Pīrādziņš ar kāpostiem. Valdis un Andris uzskatīja, ka viņi ir vislabākie draugi, un neviens nekad nespēs viņus izšķirt. Zēni gandrīz vienmēr bija kopā. Viņi gāja vienā skolā, vienā klasē un sēdēja vienā solā, kur viņus nosēdināja pati skolotāja. Un piebilda: jūs taču draugs bez drauga nevarat. Un vēl viņi abi dzīvoja vienā 9 stāvu mājā. Tikai Valdis 1. stāvā, bet Andris 4. Zēnu vecāki bija ticīgi, tādēļ arī dievkalpojumus viņi apmeklēja kopā. Pat zēnu uzvārdi visiem lika pasmaidīt – Pūcītis un Cīrulis. Lūk, kādi draugi bija Valdis ar Andri. Kādu dienu pēc 5. stundas zēni nolēma apmeklēt skolas kafejnīcu un nopirkt sev pīrādziņus. Viņi bieži tā darīja. Nopirkuši pīrādziņus, viņi nesteidzoties devās mājup. Runājot un smejoties, zēni nemanīja, kā pīrādziņi tika apēsti. Un viņi ir attankuši līdz mājām. Skolas kafejnīcā garšīgi smaržoja pēc kotletēm un kaltētiem augļiem. 2 pīrādziņus ar kāpostiem, pastiepis roku ar naudu, palūdza Valdis. Dūšīgi ar sārtiem vaigiem tante ar nožēlu atteica: ak, vai puiši, palikuši tikai 2 pīrādziņi, viens ar kāpostiem, bet otrs ar rīsiem. Nāksies jums tos draudzīgi sadalīt. Valdis domīgi pakasīja pakausi, bet Andris pajautāja: kā tas ir draudzīgi? Tas nozīmē tev ar rīsiem, bet man ar kāpostiem, uzsizdams pa plecu, atbildēja Valdis. Zēni paņēma katrs pa pīrādziņam un aizgāja. Jau pēc neilga laika draugi sarunājoties devās mājup. Viens no viņiem ēda sūlīgu, garšīgu pīrādziņu ar kāpostiem, bet otrs tādu sausāku pīrādziņu ar rīsiem. Visdrīzāk zēni nepievērstu uzmanību šim notikumam, jo tajā neiejauktos Dievs. Pēc nedēļas vai 2 Valdis ar Andri kopā ar vecākiem devās uz dievkalpojumu. Abi puikas apsēdās savās ierastajās vietās, tomēr klausīties sprediķi nemaz negribējās. Sprediķa laikā zēni sačukstējās un kaut ko zīmēja uz papīra lapas. Te pēkšņi Valda uzmanību piesaistīja kalpotājs sprediķis. Viņš pacēla galvu un uzmanīgi ieklausījās. Kā mēs kalpojam savam tuvākajam, teica kalpotājs, kā sev, kā Dievam? Mēs sakām: lūk tev Dievs pīrādziņš ar rīsiem, bet ar kāpostiem es paturēšu sev, jo tas man garšo labāk. Valdis sastinga. Viņam likās, ka pielipis pie krēsla, seja pietvīka un vaigi dega. Viņš sēdēja nekustīgi un turpināja uzmanīgi klausīties. Cilvēku problēma, ka viņi nezina to, ko tie dara savam tuvākajam, to viņi dara Dievam. Mēs varam Dievam teikt, ka mīlam viņu, bet ja mūsu darbi par to neliecina, tad tā ir tikai tukša skaņa. Valdis atcerējās, kā viņš dalīja pīrādziņus ar savu draugu. Viņš paskatījās uz Andri, jo domāja, ka draugs par viņu smejas, bet Andris vēl joprojām aizrautīgi kaut ko zīmēja un neko
nedzirdēja. Valdis aizdomājās, kalpotājs taču ir ciemiņš, atbraucis no citas pilsētas. Nu diez vai Andris viņam varēja kaut ko pastāstīt. Augot kristīgā ģimenē, Valdim tika mācīts, ka Dievs visu redz un visu zina. Dievam nav nekādu noslēpumu. Tātad Dievs, Dievs viņam visu ir pastāstījis, nodomāja Valdis. Nu, protams, Dievs, es viņam iedevu pīrādziņu ar rīsiem, bet sev. Valdim palika pavisam nelāgi. Kā viņš tā varēja? Viņam likās, ka viņš taču mīl savu draugu Andri vairāk par visu, un šeit tev nu bija. Palika žēl kaut kādu pīrādziņu, priekš labākā drauga, un Dievu arī viņš mīl. Lai arī kā man būtu kauns, es Dievam un Andrim palūkšu piedošanu. Tajā pašā mirklī kalpotājs visus aicināja uz lūgšanu. Valdis piecēlās, aizvēra acis, salika rokas un klusiņām sāka lūgties. Dievs, piedod man lūdzu, ka es izrādījos tāds egoists un pīrādziņu ar kāpostiem paturēju sev. Es vairāk tā nedarīšu, labāk es vispār vairs pīrādziņus neēdīšu, bet visus atstāšu Andrim. Piedod man lūdzu. Āmen. Pagāja ilgs laiks, un Valdis ar smaidu atcerējās, kā viņš ar Andri pēc šī liktenīgā dievkalpojuma atkal iegāja skolas kafejnīcā un palūdza 2 pīrādziņus ar kāpostiem. Kā Valda sejā parādījās izbrīns, ka bija palikuši tikai 2 pīrādziņi. Viens ar kāpostiem, bet otrs ar rīsiem. Viņš atceras, kā skolas pavāre ar smaidu vēroja viņus. Valdis pastiepis pīrādziņu ar kāpostiem Andrim, piebilda: ņem, tev ar kāpostiem, bet man būs ar rīsiem. Nē, atteica Andris, tu taču mīli ar kāpostiem, ēd labāk tu. Tu arī mīli, atbildēja Valdis. Draugu strīdu izbeidza skolas pavāre. Paņēmusi nazi, viņa pārgrieza abus pīrādziņus uz pusēm un draudzīgi iedeva zēniem. Katram tika puse pīrādziņa ar kāpostiem un puse pīrādziņa ar rīsiem. Draugi jutās apmierināti. Ēdot pīrādziņus, runājot un smejoties, tie devās, kā parasti, māju.